11 gadiem Aizkrauklē es strādāju par jaunatnes darbinieku. Un radās doma, ka vajadzētu izveidot dombiedru grupu jauniešiem ar mērķi, lai jaunieši paši rīkotu savu pasākumus. Un tā mēs Aizkrauklē kultūras namā 2. stāvā izveidojām tādu dombiedru grupu, kurai nebija mērķis tapt par sabiedrisku organizāciju. Par cik es pati pēc pirmās izglītības biju drāmas režisors un kultūras darbinieks, tad man bija interesanti iemācīt jauniešiem rīkot pasākumus. Mums pievienojās ar vien vairāk un vairāk jauniešu. Un tad, kad jaunieši zvanīja un prasīja, kur jūs esat, tad tas teksts bija augšā pa trepēm, tā kā 2. stāvā. Tāpēc, tad, kad mums jau bija gads, mēs veidojām savu dzimšanas dienu, tad kāds mums atnesa Jura Rubeņa un Māra Subača zīmējumu, kā apsveikumu kartiņu, uz kuras bija rakstīts trepes sākas ar 1. pakāpienu. Kā pa trepēm nav tik viegli, kā tās kritizēt. Un labāk kā pa trepēm pakāpienu no pakāpiena, nevis domā par to, cik tas ir grūti. Trepes nebeidzās, kamēr tu dzīvo. Tā arī mūsu biedrība kļuva par trepēm. Sākās viss ar pasākumiem. Beigās, protams, bija arī dažādas jaunatnes politikas aktivitātes, kā fórumi, jauniešu viedokļu izzināšana. Tajā laikā Latvijā sākās tieši jaunatnes darbs, un tas bija tā kā ļoti interesanti. Mēs bijām vadošā biedrība Aizkrauklē, bet pagāja gadi 5, un jaunieši izauga un gāja studēt uz Rīgu. Dzīve izkārtojās tā, kā arī es atnācu uz Rīgu studēt, arī tiešām studēt sociālo pedagoģiju, un izveidojās biedrība Rīgā. Tā par radošā apvienību jauniešiem Trepes. Rakstam projektus uz visiem projektu konkursiem. Varbūt mums nevajadzētu uz visiem rakstīt, bet, diemžēl, dzīve spiež to darīt, tāpēc, kad, lai biedrība varētu izdzīvot dažādās aktivitātēs, tad šie projekti ir jāraksta. Jo arī pie sociālajām grupām, tā kā nauda budžetā mums nav, tad mēs šo naudiņu aktivitātēm iegūstam caur projektu konkursiem. Lūk, 5 gadus, kamēr Latvijā bija lielā krīze, mums nebija savas telpas. Mēs tikāmies Tirzniecības centra Origo kafejnīcās. Katru nedēļu, citreiz 2 reizes, citreiz pat vairāk, brīvprātīgie savācās kopā, lai kopā iedzertu kafiju vai tēju. Tas bija diezgan apgrūtinoši. Protams, mēs diezgan daudz staigājām pie savām mērķu grupām. Mēs braucām uz dienas centriem, mēs gājām pie bezpajumtniekiem, mēs braucām uz cietumu, bērnu namu, mēs gājām pie bērniem uz dienas centriem, kur nāk no sociālajām mājām. Bet ļoti gribējās savs telpas. Un šajā gadā mums tas izdevās, ka 15. mūsu dzimšanas dienā mums tas izdevās. Mēs izveidojām šīs telpas kā brīvprātības māju. Mēs nenosaucām to par brīvprātīgo māju, jo mēs varbūt arī netendējām to domu tā kā lielu brīvprātīgo māju, kur varētu jebkurš brīvprātīgais atnākt. Pirmā doma mums bija palīdzēt cilvēkiem atklāt, ka viņos pašos ir tāda īpašība kā brīvprātība. Un ja šo īpašību atrod sevī, tad jebkuram no cilvēkiem ir iespēja būt par brīvprātību, jo viņš ir atradis sevi labo īpašību, darīt no brīva prāta, bez maksas, saņemot pretī paldies, smaidu, enerģiju. Es smaidu, kaut tumsā pavadījis ilgu laiku. Es smaidu, smaidi, ir grūti piecelties, kad daudz ir krists, bet nevari tagad padoties. Tu izskaties tik labi, ka tu smaidi, pasmaidi. Mēs paši nevaram izmainīt, mūsu skolēni un studenti nevar izmainīt dzīvi
citiem cilvēkiem. Bet mēs varam iet, viņus iepriecināt, sniegt viņiem uzmanību, mīlestību, sirsnību un veidot šo pasauli pozitīvāk. Un tas dod patiesībā ne jau tikai tiem, pie kā mēs ejam. Tas dod mums pašiem. Mēs kļūstam par labākiem cilvēkiem, veidojās mūsu personība. Mēs esam sociāli aktīvi, mēs esam līdzatbildīgi par to, kas notiek mūsu valstī. Uz ziemeļos, mākslu puteņos, tur kluslējas. Šajā organizācijā, kā radošajām vienībām jauniešiem, pretes nonācu mācāties tieši augstskolā un vajadzēja prakses vietu. Mūsdienās ir ļoti grūti atrast tikai piemērotu prakses vietu, kur kaut ko tu varētu darīt tieši par nozari, nav pat tikai fiktīvi presi. Un kā vienā vakarā meklējot, uzdūros internetu mājaslapā uz šo adresi, sazinājos ar Ramonu tur ēpastu. Viņa tā kā uzaicinājās tikšanos, un tad viņa pastāstīja īsti par to, ko nodarbojas tā organizācija, un viņiem bija spēļņas un tā. Un tad tā kā es paliku uz praksi, mēnešu laikā es tur darbojos, tur visi plakātus taisīju. Vēl šo to, ka beidzās prakses laiks, un es paliku, jo tā visa lieta tā kā ieinteresēja tieši, ar ko nodarbojas, ar visu brīvprātīgi, ar tiem labajiem darbiem un tā tālāk. Uz doto mirkli ir tā, ka es realizēju savu kvalifikācijas darbu, kā atbildu par svētku akcijas vairo pirku, prieku, sabiedrisko attiecību kampaņu. Šī akcija notiek no 2008. gada. Tas galvenās mērķis ir pirms svētkiem iepriecināt vairākas sabiedrības grupas, tā kā aiziet pie viņiem ciemos vai uzdāvināt pēc dānu vai kaut kā tā. Šogad ir tā kā mērķis, arī apciemot visa tas mērķa grupas, tas piemēram Āģenskalna pansionātus, Saulrietis, interneta pamatskolas, rehabilitācijas centru, Mežciema pansionātu, un arī pasākums noslēgumā 8. decembrī. Šajā organizācijā Trepēs esmu bijusi uz 2 pasākumiem. Viens bija pasākums, kad mēs braucām uz vienas ģimenes izvietoto patversmi. Tur mēs aprūpējām un palīdzējām tiem cilvēkiem sakopt vidi, kas ir apkārt. Ja? Un tad otrs pasākums bija tā kā šodien. Mēs aizbraucām uz veco ļaužu pansionātu, sagādājām viņiem dāvanas, samīļojām viņas, jautri pavadījām kopā laiku. Tikai ejot uz tiem pasākumiem, sapratu, ka šī organizācija ļoti daudz labu darbu izdara apkārtējiem cilvēkiem, dzīvniekiem. Un, ja man būtu vairāk laika, es vienkārši strādāju un tam man mazliet jūtāk apvienot, tad, protams, es varētu vairāk veltīt laika un tad palīdzēt šajā organizācijā augt un piesaistīt vēl citus cilvēkus un palīdzēt dažādos darbos. Ir labi būt brīvprātīgam, tāpēc, ka tu sāc domāt arī par sabiedrību kā tādu, par cilvēkiem, par citiem cilvēkiem, par citiem dzīvniekiem, vispār par dzīvu radību. Un līdz ar to, ja tu sāc domāt par citiem cilvēkiem un arī dzīvniekiem, tad pasauli vispār kļūst labāk. Tad tu neesi orientēts tikai uz sevi, kas ir man, bet tur ir redzi, kas darās ar cilvēku un pasauli. Tad viņi var palīdzēt. Un tad, kad tu palīdzi, tas tā kā tu izdari labu darbu un tu jūties labi. Un tas daudz laika neprasa, tas daudz naudas arī neprasa. Brīvprātīgais var būt jebkurš, kurš vēlas